Sveiki, mīļie draugi! Mani sauc Agnes Muižniece un laipni lūgti manā YouTube kanālā. Šodien vēlos ar jums padalīties ar tādu ļoti vērtīgu, pašizdziedinošu, kā jau es saku, informāciju, zināšanām. Tā būs tāda kā prakse. Mums ir pierasts, kad ejam laukā, mēs tur skrienam, mums taču ir jāatbrīvojas no tā stresa. Bet, lai tu ieslēgtu savu ķermeni pašizdziedināšanās režīmā, stāsts ir par soli. Viens tavs solis izmaina visu procesu tavā organismā. Jā. Un nākamreiz, kad tu ej pastaigā, vai tu ej uz mežu, viens vai ar cilvēkiem, protams, ka kad tu ej viens, tu dziļos procesos vari iet ar sevi, bet atceries, kad ir arī šāda dziedinoša pastaiga. Kad tu ej un tu jūti, vai tu ej pa vecam, tu kaut kur skrien, tev kaut kur ir jāpaspēj, un tu tā arī ej uz mežu pastaigāties, domājot, kad ir jādara, tāpēc, ka mežā ir jāiet, un man vispār viss tur palīdzēs. Ņifigā, vispār nekas tev nepalīdzēs. Bet tu ej tā, ka tu sarunā ar savu ķermeni, un tu vispirms atceries no galvas, galvu nogriežam, galva palika mājās, es eju pastaigā ar savu ķermeni. Un tas, kurš pastaigā mani vada, ir ķermenis. Un tu sāc, ko just? Samazinās ritms. No steigas ķermenis sāk pat savādāk soļus likt. Un pamani to mirkli, kad tu sāc tiešām savādāk likt soļus. Un ķermeniski tu arī sāc just, gurni savādāk sāk kustēties. Tu sāc tādā mīkstākā ritmā ieiet. Draugi, tas ir signāls, kad tu esi saslēgusies ar savu ķermeni, un ķermenis tevi sāk ievest šajā pašizdziedināšanās ritmā. Tā ir zelta prakse. Un tikai to pielietojot, viņa dod fantastiskus rezultātus. Un tad jau notiek vispārējais magics. Tu sāc pamanīt, kā tavas rokas kustās. Vai viņas tev tur kaut kur skrien? Vai viņas nemitīgi grib raut to telefonu, kurš arī brīnišķīgi, ja paliek mājās? Kas notiek ar tavu ķermeni? Sāc vērot, kā tu sāc elpot. Kā tu vispār nes, kas notiek ar pleciem? Pleci nokrīt, atslāpst. Un arī tas ir labi. Tu vari kādu mirkli arī paiet kā tāda omīta, tāda. Un šī ir vissaldākā izelpa tavam ķermenim, jo tad, kad ir, tu tiešām esi atlaidusi to, ko tu nesi pa dienu, pa nedēļu vai pa mēnesi. Un tas ir brīnišķīgs stāvoklis, sajust šo, jo pēc tam jau ķermenis sāk ieņemt to savu pozu, savu tādu ritmu, un beigās jau tu pat sāc, tad, kad tu esi atlaidusi šo dienu, šo nesto smagumu, pēc mirkļa arī solis var mainīties, jo tagad tu sāc uzpildīties ar enerģiju. Un atceries, būt dabā ir ar dziļu cieņu un pateicību. Jo uz zemeslodes 98% ir daba, un tikai 2–3% ir cilvēks. Atceries, ieejot dabā, ka tu esi šeit ciemiņš. Un nav stāsts par nemēslo, bet ir stāsts, ar kādu cieņu es ieeju dabas pasaulē. Jo daba, lai tevi dziedinātu un palīdzētu tev ieiet šajā solī, šajā ritmā, savā sevis jušanā, daba to dara tad un palīdz, ka tu cieni to. Ka tev pat ir savs sarunas veids, viņš var būt tikai un vienīgi arī domās. Tev nav jābūt skaļam dabā, lai daba tevi dzirdētu, lai koki tevi dzirdētu. Tev ir jābūt ar cieņu, ar pietāti, un tā ir arī cieņa pašam pret sevi. Un man ir vēl viens tāds jauna frāze parādījusies. Kad es esmu prostitūte pret sevi. Un par to nākamajā video. Bet šajā video padalies ar mani komentārā, kas priekš tevis bija vērtīgi un kas tev tā kā, tas bija interesanti, pamēģināšu. Padalies komentārā,
Atstāj arī savu reakciju, lai zinu, vai tev ir vērtīgs tas, ar ko es šeit dalos, vai man ar to turpināt dalīties. Un tieši tāpat arī tiekamies Instagramā, piesako man tur, lai zinu, vai man turpināt visu to, ko es šeit daru. Uz tikšanos nākamajā video.